Labdien, esmu Dainis, un šodien es gribu pastāstīt un parādīt, kā es lodēšu vienu nelielu dāvaniņu, ko es domāju uzdāvināt uz jauno gadu. Un tas ir RGB mūzikas LED kubiņš ar izmēru 8x8x8, tas ir gaismas diodes. Man jau sen bija tāda doma to pasūtīt, bet visādi iemeslu dēļ atlikt, bet beigās nospriedu, ka nav ko vēl garumā jāizmēģina. Tātad es internetā tādu pasūtīju, viņš maksā 26 eiro. Pats kubiņš, piegāda 9 eiro. Tātad 35 eiro kastīte bez kastītes. Tātad, kas viņam ir? Tātad te var apstīties maz drusciņi, kā viņš te mirgos. Palaidīsim uz priekšu. No tāda efektiņus var dabūt. Kas ir pozitīvi, tas, kad viņam ir RGB diodīts, tas nozīmē, ka katra diode var krāsu mainīt uz 3 toņiem, zils, zaļš vai sarkans, vai kaut kāds pustoni tur uztaisīt. Nav tā, ka katrai diodei ir 3 kājiņas, kur arī to var mainīt. Ir vienkāršāk varianti, kur salodē krāsains diodes, teiksim, 3 rindas zilas, 3 rindas zaļas un 3 rindas sarkanas. Tas nebūtu tik smuki. Tāpat ir tāds, kur tikai viens tonis ir diodēm un var redzēt šitos visus skrejošos uguņus. Tas arī nebūtu interesanti. Tāpēc es izvēlējos tādu konstrukciju, kur ir katra diodīte var iegūt, jeb kādu toni atkarībā no padotās sprieguma, katra diodīte, diodes rinda. Un tāpat arī, ko es gribēju, lai šim komplektiņam būtu arī komplektā skaļrunītes, lai varētu klausīties mūziku ar mazu disko efektu, ar gaismas mūzikas efektu. Tas arī bija tāda doma. Tāpat var iespraust arī karti, kurā ierakstīt kaut kāda mūzika, un klausīties mūziku un izbaudīt smukus krāsa efektus. Tā, šitas būtu tāds, tātad es viņu pasūtīju, tālāk viņam te daži parametriņi, te viņam ir gan MP3 atskaņotājs, gan pulss vadība, vairākas audio ieejas, tas ir ieeja izēja. Tāpat, kas te viņam vēl ir barošana 5 volti, te ir uzrādīts 100 mA, nezinu, kāpēc darba strāva, jo 520 diodas tik maz strāva nepatērēs. Tāpat ne jau veltus plates bija uzrādīts, ka 5 volti 2 ampēri, tas jau ir tuvāk. Te var izlasīt dažas funkcijas, kas viņam tur ir. Tātad šeit ir tas vispārējais apskats. Es pēc tam parādīšu tuvāk mazrusiņ, kā tas izskatās. Un viņam ir labi tas, ka viņam ir līdzi iekšā arī instrukcija. Instrukcija, tālīt viņa ielādēsies. Tātad ir lapas, kurā viss ir it kā apskaidrots, it kā aprakstīts. Tātad audio izēja, audio ieeja, barošana, šeit ir spriega un padevas slēdzis, tātad ir infrasarkanais uztvērējs, te ir pogas, vadības pogas. Un tālāk ir parādīts par posmiem, kā to visu dabūt kopā. Es jums parādīšu tādos īsos ierakstiņos, lai redzētu, kā tas iznāk dabā, kad mēģina kaut ko uztaisīt. Un to tad es tālāk tolīt parādīšu, kāds komplektiņš man atnāca. Jāteic uzreiz, ka atnāca ļoti ātri, 3 nedēļas tikai pagāja, un ka pagaidām viss ir it kā normāli. To arī tālāk turpinājumā redzēsiet pašu komplektiņu. Tā, turpinu stāstīt par savu jauno spēļmantiņu, kas man atnāca no Ķīnas. Un tagad parādīšu, kas man bija iepakojumā iekšā. Tātad iepakojumā mums bija tāda māca platnes nosauksim tā. Ar dažādiem uzrakstiem. Šī vieta ir skaļrunim. Te būs procesors pati plate. Te būs
Bluetooth platīti ar visu pārējo. Te dažādi izvadi. Te var redzēt slēdža, tātad poga 2, poga 3. Tā otrā pusē arī poga 2, 3, 4, 5. Tās šeit sānos redzams, te tiks pievienots LED rindas. Viņas mums ir 8 gabals, tātad 4 un 4, lai mirgotu. Šie laukumiņi, kā jūs saprotat, ir, kur vienosies LED diodes apakšā klāt, lodēsies iekšā. Te viņam ir barošanas gals, klēmīte, mikro USB. Tā ir pati plata, ļoti maziņa. Cik tas sanāk, kā 10 cm uz 10. Tā mēģināšu pamērīt kaut kur blakus. Jā, 10 x 10. 10 x 10. Ļoti minimāls. Es domāju, ka būs lielāks. Vienīgi jāņem vērā to, ka šai platai uz augšu ies 8 rindas ar diodēm, un tā viņa būs tāda. Tīri smuka maza galdas lampiņa ar visādiem gaismas efektiem un skaņu. Tātad, kas nāca komplektā? Komplektā nāca pats procesoriņš, 2 procesoriņi, mikrokontrolleri pareizāk. Tā šeit viņam sānos ir izvadi, pie kura tiks lodēts klēmes. Te viss ķīniešu valodā, kas ir svarīgi atcerēties, kad šīs 2 spailītes, klēmītes te nevar redzēt, tā var redzēt, ka viņas ir jāsalodē šitā daļa un šitā daļa, abas 2 pusītes kopā. Un tad strādās abi 2 mikrokontrolieri, un tad uguntiņas degs visās 8 līnijās, jo, kā es lasu internetā, ja šīs klemītes nesavienotās, tā saucamās peramiķkas, tad strādā tikai puse no kubika, 4 līmeņi, otri 4 nestrādā. Kontroli ir diezgan liela, viņiem ir sava operatīva atmiņa un patstāvīga atmiņa, un cik es saprotu, viņi ir programmējami. Tas ir tas. Tad nāk tāda super Bluetooth, super BT, kaut kāds modelītis. Te ir USB ligzda, kurā var iespraust tā saucamo U-disku. Tas izskatās tāpat kā USB fleška, bet viņai mazdrusiņ savādāka darbības princips ir. Viņš tā kā iznesamais cietais disks strādā. Es saprotu, ka caur šo ligzdu tad var ieprogrammēt mūsu kontrolierus, pārrakstīt programmu. Tāpat uz šitās plusas plates tātad ir Bluetooth modulis. Šitā mikroshēma ir 5-vatīgais pastiprinātais mono, kas ir domāts skaļrunītim. Un te ir TF karti. Te varēs iespraust TF karti, lai uz skaļrunīti klausītos mūziku. Un attiecīgi strādās pašas diodītes. Tā. Protams, nāk pults līdzi ar ļoti daudzām funkcijām. Tāpat viņai ir iekšā baterija ar visu aizsardzību. Kā pārbaudīja, baterija iekšā vesela, pilnīgi jauna, 3,3 volti. Tā kā tas ir darbam gatavs. Nāca skaļrunīts komplektā. Rakstīts, ka 3 vati. Bet ķīniešiem tie vati ir tā nosacīti. Nevar saprast, kas viņiem tur ir. Tāpat komplektā nāca apaulots vadiņš. Tas tiks izmantots, lai diožu slāņus savā starpā nofiksēt, lai viņi nekustētos un būtu diodas viss vienādos attālumos. To es pēc tam rādīšu. Tad ir tālāk USB kabelīts, kas lādējamam domās, tātad mikro USB un USB.
viņš paredzēts spraust pie lādējumās ierīces, kas ir 2 ampēri vismaz. Nu, paskatīsimies, kas tur sanāks. Tātad, kā jau es noliku, te ir redzams, ka viņam komplektā nāca tātad klemītes, kuras tiks ielodētas platē, garās, īsās. Tāpat ir podziņas, vadības pogas, efektu vadībai, tīkla slēdzīs tā saucamais, 2 līgzdiņas, viena ir audio ieeja, otra ir audio izēja domāta, tā kā pie kastes varēs pieslēgt papildus kādu mūziku, ja gribēs. Tā, tad nāk 2 mazi vadus gali. Tie laikam domāt, lai pie plates pievienotu katru diožu slāņu. Tāpat šeit nāk infrasarkanais uztverējs, kas paredzēs darbam ar pulti. Tāpat mini USB ligzda. Tad nāk 5 lielās diodes, kas ies platē apakšā un taisīs savus gaismas efektiņus. Te ir kaut kādi 3 parasti elektrolīskie kondensatori. Nu, protams, daži stiprinājumu skrūvītas un distancerīši. Tas būtu no tādiem sīkumiem. Tā pats apjomīgākais bija, protams, 520 diodes. Tās ir RGB diodes. Viņām ir tikai 2 kājiņas, bet viņām gaisma mainās atkarībā no padotā sprieguma. Kā redzams, tikai 2 kājiņas, un mainoties ieejas spriegumam, viņa mainās diodē gaismiņa no sarkans, zils un zaļš. Un tās diodes ir obligāti jāpārbauda pirms likšanas platē. Obligāti. Kāpēc es tā saku? Tāpat komplektā nāca līdz tāda montāža platīte ar 64 caurumiņiem, uz kuros var saspraust diodes, un pēc tam salodēt vadiņus, kā tas instrukcijā parādīs. Instrukcija, kā es iepriekš teicu, ir internetā. Bet es jums parādīšu, kā tas izskatās dabā, kādam var noderēt. Mācīties no manām kļūdām. Tātad es jau te kājiņas lodēju, un kā redzams, man te dažas kājiņas ir atliektas, redziet? Tas nozīmē, ka šīs diodes ir beigtas. Tātad šeit uz plates man ir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12 beigtas diodes. Tas ir 64 diožu matricā, 12 ir beigtas. Tātad nav grūti iedomāties, kāds būtu efekts krāsainais, ja no 64 diodēm, tas sanāk 6. daļa vispār nestrādā, nedeg. Tātad cipariņu vietā tur būtu kaut kāds, nebūtu, teiksim, vieninieks, bet būtu viens ķeksis, pa vēl kaut kāds trīpiņu, apakšā kaut kāds trīpiņu, un nevarētu saprast, kas tas ir. Tāpēc es iepriekš teicu, un tāpat arī internetā par šitām sistēmām stāstīs, ka viņi obligāti ir katra diode jāpārbauda. Un kad es pielodēju sāku lodēt pirmās īsās līnijas salodēju, nolēmu pārbaudīt diodītes un konstatēju, ka tās ir beigtas, un tad es paņēmu testrīti un sāku pārbaudīt visas diodes no paciņas. Un tātad no 520 diodēm man 97 diodes bija beigtas. Tātad no 520, 97. Tas ir praktiski var teikt katra 5. diode. Un labi, ka to es laicīgi paskatījos. Es uzreiz internetā pasūtīju vēl 100 šitādas pašas RGB diodītes. Un es ceru, ka viņas laicīgi atnāks, lai es uz jauno gadu varētu to konstrukciju dabūt gatavu. Un tāpēc diodes obligāti ir jāpārbauda. To var pārbaudīt. Teiksim, man testerim ir diožu pārbaudas režīms. Ieliksim tagad, kā redzams, diodīte, ja? Un tagad paņemsim uz dūlo kā diodi mazo.
pārbaudīto. Tātad sarkanā klemīte ir pie plus garā gala diodē, kas ir plus, un ar īso skatāmies. Redziet, viņa maina krāsas. Sarkana, zila, zaļa. Tātad, ja viņa visas 3 krāsas uzrāda, tad dioda ir vesela, un to var lodēt droši platē. Tāpēc pirms diožu bloku ražošanas jāuztais 8 plates pavisam, katrā platē pa 64 diodēm. Tātad visas diodes ir obligāti jāpārbauda. Tas var aizņemt pāris stundiņas, bet rezultātā būs tas, ka jums pēc tam gatavā konstrukcijā jūs vairs to diodu izdegušo, vai beigto, vai bojāto, vai tādu, kura spīd tikai 2 krāsās, 3 krās vietā, nevarēsiet vienkārši nomainīt, jo tur būs grūti ielīst. Jo tad tur nāks virsū šitāda paka, kā no sāniem redzēt, šitādas 8 pakas. Un pamēģiniet tādā sistēmā pa vidu kādu diodu nomainīt. Tāpēc tas ir obligāti jāpārbauda. Obligāti. Un es domāju, es pasūtīju 100 diodas, tas man izmaksā 2 eiro, bet es pasūtīšu vēl, droši vien vēl vienu iepakojumu 100 diodas, ar domu, kad eit uz sazinu, nav teiks, ka tās diodas, kas atnāks, visas 100 būs vesels. Jo jebkurā gadījumā 97 no šitā 500 diodē bija beigtas. Nu, un tagad tas uz momentu būtu viss. Un tālāk es jums parādīšu jau par maziem etapiem, kā man iet ar šīs konstrukcijas salikšanu, salodēšanu. Varbūt tas kādam noderēs.